Mazgāt tā lai spītē, pucēs lauks uztas, braucis mans fūks. Šovakar pie mums LVH saldojums, Ajax, Feirī, Chili, Bang, gatav uzņemt visu gang. Skrt, pirmais viesis jau klāt, tas ir 079, jeb 5% tāls. Zin, durvju zvans, 111, tas ir Ants. Forši, Ansim cempuli ar iekstārmēm. Te pēkšņi ieskans rācija, ejo kvadritāls nācija. Atbraucis ir ar čomiem, visiem spēles topas suņiem. Prusaks, steps un zaņārs, mazā tu jau zin pat nevajag šazām. Atveduši divas siera plates, Lasdan, Krievija, Holanda. Čau, tā Armands, un tu tikko iespējams neapzinoties noskatījies reklāmas rullīti produktam, ko es pasūtīju no Artūra Rikmaņa veikala, saucās Screen Shine. Tas ir tāds fantastisks vērtīts, ko tu uzpūti uz telefona un kas viņu padara ritīgi tīru. Man par šo nemaksā, man maksā graudā, es ieguvu piekļuvu kaut kam ritīgi krutam. Bet long story short, ir baigi grūti uzsākt savu uzņēmējdarbību, savu bizneseņu, jo cilvēki baidās iegādāties produktus vai preces, jo viņi nezina, vai tas ir labs, vai tas ir sūdīgs. Arturs ielika vakar storiju, ka viņš attaisīs veikalu, kur var dabūt coverīšus, tātad izprintēt bildes. Tur ir paredzēts vairāk kaut kādas fotogrāfijas, teikt, es, protams, uzliku savu ģīmīti. Bet stāsts par to, ka es paņēmu arī šo tīrīšanas līdzekli, daudz nedomājot, jo vienkārši zinu, ka es nočakrēju savu telefonu baigi bieži ar pirkstiem, viņš paliek gļukains. Un tad, es izdomāju pēc Artūra lūguma, ka jāpreklamē arī šis produkts, jo kāpēc ne? Tas ir kaut kas Latvijas tirgu nav pieejams, ko neviens nezina. Telefons peķeņi, telefonu netīri, pērc. Links būs aprakstā, dodies, iegādājies. Un izskat pēkšņi veikala nosaukums no galvas. Mēs tūlīt atcerēšos, kā sauc veikalu. Bija kaut kāds good kaut kas. Paskatīsimies uz kastītes. Vai var atrast? Uz kastītes bija zīmodziņš. Jā, goodcover.eu. Ļoti rekomendēju, un šī bija gada profesionālākā reklāma, kādu vien tu esi redzējis. Mazgāt, tā lai spītē.